Labdien visiem! Šodien gan jūs vairāk redzēsiet manas rokas laikam, jo principā es jums piedāvāšu savas plānotāja bullet journal kladītes apskatu. Tātad sāksim ar to, ka pastāstīšu, no kā viss sākās. Viss sākās ne no tā, ka man tādu smuku kladīti kāds iedeva vai uzdāvināja, vai es iegādājos, bet viss sākās no tā, ka es sapratu, ka man ir nepieciešams plānotājs un ir nepieciešams pierakstīt kaut kādas ikdienas darbus un ikdienas notikumus, kas man būtu jāveic, jā. Un tad jau arī tas pēc tam tikai šitās uzlīmes visas un viss. Nu, arī šitas no sākuma nemaz tā nebija, jā. Pirmais, kas vispār šajā plānotājā parādījās, vienkārši ar pildspalvu rakstīts, var redzēt, ka te ir oktobris, jā. Un tad bija vienkārši uz mēnesi, kas domāts, un mēnesi sadalīju pa nedēļām, jā. Un katrā nedēļā, bet man ļoti nepatika pirmkārt, ka man tomēr par maz vietas sanāk, jā, un man nepatika, ka es šeit to, ko es esmu izdarījusi, es svītroju laukā. Man tie pārsvītrotie, nu, nevisai patika, kā tas vispārīgi izskatās. Nu, un tad internetā paskatījusies, ko vispārīgi var atrast. Jā, kā citi plāno kādā veidā un ko vispārīgi piedāvā interneta plašumi, un es atradu sistēmu bullet journal plānošanu. Un tieši vienu no tām, laikam vismazāk izplatīto, jo cik es esmu skatījusies, ļoti reti, kuram iedzīvojas tieši skrejošās rindas princips. Un tas nozīmē tā, ka rakstām, te ir nedēļas dienas, jā, augšā es rakstu, kura nedēļa un kas par mēnesi un no kura līdz kuram datumam. Un šeit es rakstu nedēļas dienas, un kurā dienā kas ir ieplānots, un pēc tam, ja tas pārnesas, tad uz nākošo dienu, ja tas tajā tiek izpildīts, aizkrāso, ja, piemēram, zaudē aktualitāti vai tas netiek tajā pildīts dienā, tad vienkārši ar krustiņu. Šeit vēl man bija arī tādi kā tie, kuri man pēc tam pārgāja uz trekeriem, kad es sapratu, ko tas nozīmē un ko ar to var darīt, jā. Kā angļu valoda kursus, tur rakstīt lapas un lasīšana, tas viss man tagad ir trekeros, lai šeit nepieblīvētu un ar liekiem krustiņiem un aizsvītrotiem. Nu, un tad paskatījusies, protams, kā citiem smuki ir noformēti, teiksim tā, bullet journali vai plānotāji, man arī sagribējās izdēļot un vienkārši no AliExpress pasūtīju uzlīmes, vairāk es neko īpaši arī nedarīju, nu, lai izcelt un pašai būtu pārskatāmāk, tad uzrakstus es arī iekrāsu, un tādā veidā man pa nedēļām iet plānotājs. Man ir pilnīgi pietiekoši pa nedēļām, jo, kā redzat, jā, ir bijusi nedēļa, kura ir diezgan piesātināta, bijusi diezgan daudz, bet toties ir nedēļas, kur ir tikai daži ieraksti. Nu, un tad, piemēram, jau oktobrī es arī taisīju pēc tam, pēc sapratusi, ko tie nozīmē trekeri, vienkārši datumi, un tad arī tas, ko es gribētu katru dienu darīt, tur zīmēt angļu valodu, kursi fotopējā,
mācīties vakarā lapas rakstīt, vingrot, staigot, lasīt, un pēc tam taisīju tādu kā analīzi, kāpēc man kas neizdevās, vai kur esmu ļoti maz laika pielikusi. Nu, bija atsevišķi idejas un plāni, ko es pārāk negribu rādīt, jā. Nu, un tā kā es sāku savu plānotāju tikai no oktobra, tad man bija tāds kā pēdējo 3 mēnešu gada griezums, jā, oktobris, novembris, decembris, kur es ierakstīju tādus nozīmīgus datumus, kuri īpaši nemainās. Tas ir dzimšanas dienas, vārda dienas, varbūt kāds koncerts, un tad man vēl iepatikās un ieinteresē tāds kā sekot līdzi vai vienkārši reizēm domā, ko varētu vēlreiz varbūt pārlasīt, jā, un ko esi lasījis, varbūt kāda skaista grāmata ir bijusi. Un tad arī šeit ir tāda kā izlasītās grāmatas, es viņas nenoformēju tā kā citi noformē kā grāmatu vāciņa vai ko, pēc es saku, mans plānotājs ir ļoti askētisks. Un šeit es rakstu, cik novērtēju pēc 10 baļu sistēmā, un principā, ja 8, 9 lieku, te jau varētu to grāmatu paskatīties un varbūt arī kādreiz pārlasīt. Un pēc tam es vēl ievedu tādu, kā jau ar novembri, to, kas man uz visu mēnesi varētu būt, bet kas nav obligāti jāizpilda, jā. Viņš ir vienkārši, nu, tāda kā, varbūt arī novembrī neizpildīt, bet, piemēram, tur nākošajā mēnesī tikai. Jā, un līdz ar to viņš ir vienkārši kā saraksts pie novembra. Un tad atkal tādā pašā veidā turpinās visas nedēļas, jā. Novembrī un arī tā. Un arī mani trekeri, jā, nemaz tāds aizkrāsots vairs nav, jā, analīze vēl ir palikusi. Nu, un tad vēl man parādījās notikumi un atziņas, jā, tieši par mēnesi. Nu, varbūt kaut kur nav bijis daudz, kaut kur vairāk ir bijis, bet, nu, teiksim tā, kā pārlasīt, paskatīties, kas ir bijis interesantāks tajā mēnesī. Es domāju, kaut kad būs tīri interesanti. Decembrī tad man parādījās vēl viena sadaļa, tā parādījās man YouTube. Es viņu drušķi aizlikšu, tāpēc, ka, nu, tie ir tādas manas idejas, ko es gribētu uzņemt un jums parādīt, un īpaši negribu rādīt, ka, nu, ne jau tāpēc, lai nošpikotu, bet varbūt var neizdoties, un pēc tam teiksiet, kur tas ir? Tā ka. Nu, un tad atkal turpinās tie paši decembrī tās pašas nedēļas, jā. Un es nerakstu, piemēram, pie nedēļām tādus ļoti smalkus, tāpēc man arī pietiek, ka es nerakstu uz katru dienu, tā kaut ko pakustināju. Nerakstu uz katru dienu, kā, piemēram, es nerakstu tur saklāt gultu vai izdzert vitamīnus, un es tādus lielākus notikumus, jā. Piemēram, kā dzimšanas diena, tad par kaut kur jādabū ir atlaide, tad kaut kam kaut ko ievest, nomaksāt, piemēram, rēķinus, skaitītāji kaut kur jānodot un tam līdzīgi, paskatīties kaut kādus pasākumus, un tad tādā veidā arī turpinās. Nu, un rekurs šito te decembrī es jau par trekeriem neesmu pat analīzi uztaisījusi, jo, nu, ar neapbruņotu aci var redzēt, ka kaut kā man ar tiem trekeriem galīgi neiet. Lasīt es lasu, angļu valodu kaut cik man vēl, pārējais viss ir vieni krustiņi. Nu, un decembrī tie, kas bija noslēgums, un sākas jaunais gads. Jaunajā gadā es bišķi jau savādāk sāku kārtot visu šo, tieši uztaisīju uzreiz no sākuma gada griezumā, lai arī pie reizes būtu kalendārs
kur ieskatīties, ja jau nav kaut kur varbūt zem rokas. Tad svarīgākie notikumi tādu uztaisīju. Vai viņš man pildīsies vai nepildīsies, es tiešām nezinu, jo man svarīgi notikumi arī ir pie katra mēneša. Varbūt nemaz es viņu neaizpildīšu, vai arī no katra mēneša vienkārši šeit pārrakstīšu, nezinu. Tad es ieviesu noskaņojumu pikseļos, jā, ar apzīmējumiem, kāds kur, pagaidām man viņš pildās, gada beigās, protams, ja viņu pildīt, tad jābūt ir tādam krāšņam, krāšņai jostiņai, krāšņai lapai. Tad man ieviesās jauns pateicību saraksts nedēļai, jā, katrai mēneša nedēļai, par ko es esmu pateicīga tajā, vēlmes, sapņi un idejas un plāni. Izlasītās grāmatas arī turpināšu, jā, un man jau ir šajā gadā, man jau ir otrā ir sākta. Vispār es viņu vakar pabeidzu, man ir jāieraksta, kā pabeidzu, un es sāku jau jaunu. Tā, un te man ir vienkārši tukšas lapas izlasītājām grāmatām atstātas. Es domāju, ka man pietiks līdz gada beigām. Tad vēl es uztaisīju, par ko es varu paslavēt sevi. Tad atkal man ir YouTube, šoreiz man ir viņš atsevišķi un nebūs pie mēneša, jo es sapratu, ka tas ir katru mēnesi man to pārrakstīt, tas ir daudz par daudz. Te nevien YouTube'am, te varbūt vēl kaut kam palika. Un tad paliek tas pats vecais vai iepriekšējais, man pilnīgi apmierināja veids, kā es plānotāju pildīju, tātad janvāris un kas man ir jāizdara. Jā, piemēram, tos pašus pasūtīt tomātu sēklas. Es viņas varu janvārī, es viņas vēl varu paspēt februārī pasūtīt, un man laika pietiks. Tāpēc viņas nav man uz konkrētu nedēļu. Jā. Un tālāk arī turpinās tas pats variants, jā, kā bija pa nedēļām. Man pilnīgi apmierina, pilnīgi pietiekoši vietas ir un pietiekoši notikumiem. Šoreiz trekers ir bišķi savādāks, bet es laikam atgriezīšos pie vecā, jo man šitā ir kaut kā neuzskatāmi. Kaut gan melnos iesvītrotos tāpatās var labi redzēt, jā, bet, nepatīk pati aizpildīšana man tomēr. Man patīk, ka es uzreiz katru varu. Un te janvāra notikumi un atziņas, un atkal sākas nākošais mēnesis, un tā līdz pat gada beigām man šī kladīte sanāk, ka ir jāpietiek visam gadam, jā, jo man nav daudz, man ir vairāk viņš kā plānotājs un nav daudz tādu kā papildus kaut kādu citu plānu, ne plānu, bet, piemēram, tās pašas filmas es nerakstu, kaut kas varbūt cits, kaut ko varētu rakstīt, piemēram, citi notikumus ļoti aprakstu un ar visām fotogrāfijām līmēju iekšā fotogrāfijas. Es nezinu, vai tas man vispārīgi interesētu, ja varbūt kaut ko taisītu, tad es taisītu visātrāk kā atsevišķi. Jā, un man viņš ir sataisīts un nav tikai salīmēts vēl. Man te vēl var palīmēt. Jā, kur tikai. Bet, es tiešām nezinu, vai ar septembri beidzas manas līmējamie, jā, pat septembris viss nav. Un es nezinu, vai es vairāk arī līmēšu, jo man pilnīgi pietiek ar tādu askētisku un tikai tīri kā plānotāju. Un, jā, redziet, man pat jau decembrī kaut kas ir ieplānots.
Jā, un te burtiski dažas lapas, ja kaut ko man vēl vajadzēs, man dažas lapas ir palikušas tukšas. Nu tā, tāds izskatās mans plānotais, mans bullet journal. Es esmu ļoti apmierināta ar šo plānošanas veidu, ko es esmu atradusi, un varbūt arī jums iepatiksies, kurš skatās šo video, jo, saku, man katrai dienai bija ir par daudz, un tā viena lapa, jā, nav man ko rakstīt, un ka visu mēnesi uz vienas lapas man arī nav ko rakstīt. Nē, man nevis nav ko rakstīt, man ir par maz kur rakstīt. Un līdz ar to nedēļu uz vienas lapas ir ļoti. Viņu, protams, var izkārtot savādāk, nevis šādā veidā, bet savādāk, bet es tā vismaz redzu, kas man ir izpildīts, kas man vēl jāpildē ir un tam līdzīgi. Paldies jums par uzmanību un tā līdz nākošajai reizei.